Jautājums, kas tika pacelts pēdējā laikā diezgan bieži par ieraksta aprakstiem. Tad kādi apraksti man ir jāraksta? Gari apraksti vai nu īsi apraksti? Un mana atbilde skan šādi. Ja tev patīk rakstīt īsus aprakstus, raksti īsus aprakstus. Ja tev patīk rakstīt garus, tad raksti garus aprakstus. Man patīk rakstīt garus aprakstus, jo tādā veidā es parādu arī savu ekspertīzi, es varu sniegt vērtību, es varu iedot nedaudz vairāk nekā viņi sagaida, un tādā veidā es arī iegūstu arī manu sekotāju uzticamību, un varbūt pēc mēneša 2 viņi atnāk pie manīm kā klienti. Vēl viens pluss gariem aprakstiem ir tāds, ka tu vari dabīgā veidā skaisti piesātināt to ar tavas nišas atslēgas vārdiem, un tas strādās SEO nolūkiem, un algoritmam tas ļoti patīk, it īpaši, ja tas ir posts, tātad ieraksts karuselis, un algoritmi atšķirās gan rīliem, gan postiem, un postiem tas numur 1, ko algoritmi skatās, ir informācija, tātad apraksts par šo bildi vai karuseli. Un vēl viena priekšrocība gariem aprakstiem ir tāda, ka viņi iegūst vairāk iesaistes nekā īsi apraksti. Cilvēks pavada vairāk laika lasot šo ierakstu, kur ir izmantotas visas rakstu zīmes, ko iespējams aprakstā, nekā īsajā aprakstā. Un atkal algoritms taču skatās, cik ilgi cilvēks ir pavadījis laiku pie tava apraksta. Un atceramies par gariem aprakstiem, ka viņus vajag ieturēt vizuāli pievilcīgus, lai teksts elpot, tātad sadalam viņus rīnkopās, 2 līdz 3 teikumi vienā rīnkopā un tikai maksimums 3 emociju ikonas tekstā. Un lai gramatiski pareizi, lai tā pieredze cilvēkam ir patīkama, jo mēs nelasam katru burtu, mēs skanējam tekstu. Jā, par īsajiem aprakstiem ir tā, ja tu izvēlies rakstīt tikai īsus aprakstus, tad atceries šīs nianses, kad tev ir jāapraksta, par ko ir tavs saturs, kas ir tā galvenā doma, tad iekļaut tavas nišas atslēgas vārdus un arī liekam hashtagus. Un padalies ar maniem komentāros, kāda apraksta garumu tu esi līdz šim izmantojis, un vai šis video ir tevi mudinājis rakstīt garākus aprakstus, jo šiem aprakstiem ir tiešām ļoti daudz plusi.